Es gribu sākt, protams, ar to, ka skatoties sarakstā ar visi tie, kas te ieradušies, nevarētu teikt, ka mēs būtu starp tiem, kas būtu bijuši vienaldzīgi visus šos gadus, kur nebūtu neko darījuši. Tā ka, ja mēs runājam par šo, tad mēs runājam par to drīzāk tāpēc, ka mēs gribam atrast tos veidus, atrast tos vārdus, atrast tos argumentus, kas ļautu piesaistīt un pārliecināt tos cilvēkus, kas varbūt ir aizgājuši vienaldzībā, kur ir nolēmuši, ka viņu spēkos nav kaut ko darīt lietas labā. Mums ir jāatrod tie veidi, kā viņus iekustināt, kā panākt, lai viņi atkal piedalās, lai viņi arī atkal tic, ka viņi var kaut ko veikt, lai uzlabotu mūsu kopējo dzīvi. Jo stāvoklis pat labam, ja mēs ticam aptaujām, un es domāju, ka nav iemesls viņām neticēt, ir, ka vilšanās kopējā, gan politikos, gan, kas ir varbūt pat bīstamāk, demokrātiskos institūtos, ir sasniegusi tādu bezdibeni, ka īstenībā tālāk vairs nav kur krist. Pēdējās aptaujas rāda, ka partijām neusticās 95% cilvēku Latvijā, Saeimai neusticās 92% un valdībai neusticās 88%. Tie ir katastrofāli zemi, protams, zemākie Eiropas Savienībā, bet vispār, teiksim, tas nebūtu nekas, tās salīdzinājums nebūtu tik nozīmīgs. Mums jāskatās, ka, teiksim, šis kopējā tā uzticības krīze ir fundamentāla. Un, protams, tādā situācijā būtu grūti mēģināt apgalvot, ka gan politiķi personīgi, gan arī sistēma, kas ir izveidojusies šajos 20 gados, nav daudz darījusi, lai vairot šo neusticību. Politiķi mums nav ideāli. Bet es piekrītu Streičkungam, ka viņš saka, ka tādi ir arī citur. Nekur nav ideāli politiķi. Un ir arī tādi, kuriem, es domāju, ka katrs no mums varētu atrast arī kādu politiķu, kuram mēs vairāk vai mazāk uzticamies, bet kopumā vērtējums politiķiem ir katastrofāli zems. Politiskā sistēma mums neveicina tieši saikni starp politiķiem un vēlētājiem. Pārāk plašas koalīcijas valdības nozīmē, ka nav skaidrs, kas par ko atbild. Man liekas, ka šis ir viens arī no lieliem vilšanās iemesliem, kad nekad nav skaidrs, kurš ir atbildīgs par kuriem lēmumiem. Tas noņem šo atbildības nastu no tiem pašiem politiķiem, ļauj viņiem izvairīties un tajā pašā laikā neļauj vēlētājiem efektīvi vēlēt. Ko tad mēs esam efektīvi izvērtēt, ko mēs esam ievēlējuši un kā viņi ir darbojušies. Un tomēr, kā tautas gudrība vēsta, viena pagale nedega. Un, ja mēs apskatāmies Satversmes 2. pantu, tajā ir rakstīts: Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Es šeit domājot par šo pantu, es gribētu pievērst uzmanību tieši vārdam pieder. Ko nozīmē tas, ka mums kaut kas pieder? Ņemsim tādā sadzīviskā līmenī. Ja mums pieder automobīlis, mēs iztīram salonu, mēs nomazgājam automobīli, mēs nomainam riepu, ja tā ir plakana. Katrā ziņā mēs atbildam par to un ikdienā, un mēs regulāri piestrādājam pie sava īpašuma, lai to uzturētu kārtībā, lai tas ritētu, lai būtu tīrs, lai labi izskatītos. Tas no mums prasa zinām laiku. Mēs to neusticam kādam citam, un ja tā mašīna neizskatās labi, tad mēs esam atbildīgi par to. Par nelaimi, man liekas, ka Latvijā pēdējos 20 gados pret valsts varu ir izveidojusies citā attieksme. Nevis īpašnieka attieksme, bet patērētāja attieksme. Mēs sagaidām tas izsaukums zīme. Mēs sagaidām no valsts, ka tā mums dos zināmas labumus, un ja šī labuma kvalitāte, šis pakalpojums mūs neapmierina, tad mēs sakam, labi, mēs nemaksāsim nodokļus, mēs iesim pie cita šitā pakalpojuma piedāvātāja, mēs pārvāksimies uz īriju, mēs darīsim citas lietas. Katrā ziņā mēs izturamies pret valsti, pret šo valsts aparātu, nevis kā īpašnieki, bet kā tādi veikala apmeklētāji, kur ienāk, apskatās, pasaka, nē, tas man neapmierina, es iešu citur. Līdzās ar šo patērētāju attieksmi daudziem cilvēkiem nāk arī nepacietība. Ja kas nav kārtībā ar mūsu īpašumu, teiksim, mūsu māja tur jālabo jums, mēs nesagaidām, kad uzreiz nākamā dienā pēc tam, kad tur kaut kas sāk tecēt, tūliņ viss būs kārtībā. Mēs saprotam, ka tas prasa laiku to salabot. Mums ir jāsamē meistari, mums ir jānolīgs, mums ir paies laiks, kamēr viņi to salabos. Ja mēs paši to darām, tas nenotiks uzreiz. Bet,
Ja valstī kaut kas nav kārtībā, mēs gribam, lai tūliņ un uzreiz tas tiek labots, un ja nav atkal pakalpojums nedara, mēs meklējam citu pakalpojumu piegādātāju. Tāpēc, man liekas, kā es jau teicu, es neatiecinu to tik daudz uz cilvēkiem, kas sēž šajā auditorijā, bet es domāju uz daudziem cilvēkiem, kas ir nolaiduši rokas, ka mēs nepieejam šai valstī, ka tas būtu mūsu īpašums. Tieši tas pats, ko Streiča kungs teiks, mēs neuzskatām, ka mums pašiem kungiem būtu šajā valstī. Mēs uzskatām, ka valstī kaut kas mums ir jādod, un tad mēs tā vērtēsim, vai tas mūs apmierina vai nē. Un pat, ja mēs saprotam, ka mums kaut kādā veidā ir jāpiedalās šai valsts pārvaldē, mēs domājam, ka pietiek ar to, kad aizējam reizi 4 gados, un tajos reizi 4 gados mēs nodemonstrējam savas īpašumtiesības, nobalsojam, un atkal tad 4 gadus gaidām, kā apvienās mūsu vajadzības. Katrā ziņā, man liekas, ka runājot ar cilvēkiem par to, kas ir viņu attieksme pret valsti, ir jāatgādina šīs īpašumtiesības, mūsu īpašumtiesības kopējās pret mūsu valsti un to, kas te notiek. Un ir jāsaprot, ka nekas nevarēs mainīties vienā piegājienā. Tas prasīs no mums visiem līdzdalību un iesaistīšanos un atbildības sajūtu. Ir jākrāj un jāmainās ar pieredzi, kā tautai vislabāk pārvaldīt savu īpašumu, jo tas ir jādara ikdienā. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, ir jārada pārliecība, ka ir šīs pārmaiņas iespējamas. Mēs pārāk maz esam pievērsuši uzmanību tam, kad faktiski pēdējos gados ir pierādījies atkal un atkal, ka, ja cilvēki spēj organizēties, viņi spēj ietekmēt ļoti būtiskus lēmumus valstī. 2005. gadā, pirms pašvaldību vēlēšanām, viena vēstule, ko parakstīja pāris 10 cilvēku, nodrošināja to, ka tika atkal apstiprināts amatā ģenerālprokurors Maizītis, kas bija skaidrs, ka ļoti daudz Saeimas deputāti, ja viņiem būtu bijusi brīva izvēle, ja viņiem būtu licies, ka neviens tam nepievērsīs uzmanību, viņi būtu nobalsojuši pret, bet tomēr ar lielu balsu pārsvaru nobalsoja par, tāpēc, ka viņi saprata, ka cilvēki ir ieinteresēti, ka nāk vēlēšanas, ka viņiem ir jānobalso tā, kā prasa vēlētāju vairākums. Tajā brīdī vēlētāji spēja ietekmēt politiķu lēmumus būtiskā jautājumā. 2006. gadā, varbūt sīkākā jomā, bet Saeimas vēlēšanās, 2 cilvēki, kuri bija ļoti augstās pozīcijās savu partiju vēlēšanu sarakstos, tika izsvītroti un neiegāja Saeimā, lai gan viņi bija ieņēmuši augsts amats Saeimā. Tā bija Ingrīda Ūdra un Jānis Straumi. Atkal vēlētāji spēja ietekmēt politiķu rīcību, politiķu lēmumus, kas faktiski mūs pārstāv Saeimā, un politiķiem bija jāņem vērā, ka tas, ko viņi darīs, kāds būs viņa attieksme pret cilvēkiem, var ietekmēt, vai viņi nonāks atkal savā, vai viņi nonāks Saeimā, vai viņi tiks ievēlēti. Atkal cilvēks spēja ietekmēt. Referendumu draudi 2007. gadā piespieda Kalvīšu valdību atkāpties no iecerētām izmaiņām drošības likumos. Atkal bailes no vēlētājiem, vēlētāju uzstājība, arī prezidents loma ietekmē politiķu lēmumus. Un visbeidzot, pēc Lietusargu revolūcijas 2007. gada rudenī atkāpās Kalvīšu valdība. Atkal cilvēki spēja ietekmēt būtiskus procesus. Tāpēc tā doma, kas ir daudziem cilvēkiem iesēdusies prātā, ka mēs jau neko nevaram, ka nekas nav iespējams, ka nav iespējams ietekmēt, kas notiek valstī, tā nav taisnība. Un šie gadījumi cilvēkiem ir jāatgādina ne tikai, lai parādītu, kad ir iespējams ietekmēt, bet arī parādīt, kas ir tas veids, kā to darīt. Un tas veids ir kopēja rīcība. Protams, mēs katrs viens nevaram to izdarīt viens pats, bet apvienojoties, organizējoties, mēs spējam panākt to, kas ir nepieciešams.